dažas vēlēšanām. Principā savā būtībā viņiem pieņemot to iepriekšējo gadu pieredzi ir savā ziņā taisnība. Ja mēs aizējām un tāpatās izveidojam šo saimu no 10 partiju, kas savā starpā tur kašķējās, mainām personālais krēslos, nevis sistēmu, ir bezjēdzīgi. Bet es aicinu tomēr saņemties, izmest to naudas varu vēstures miskastē. Aiziet, visiem aiziet un nobalsot tā, lai pa tiem, kuri vēlas mainīt sistēmu, kuri apsolās, kuri mainīs sistēmu, būtu vismaz 51%. Saņemamies, aizējam. Un runājot par to, kas ir tā no vēlēšanu lācīšu vēderā, ir tās saucamās valstiskās partijas. Faktiski partijas, kuras 10 gadiem vienaldzīgi, apātiski un pat sakāt, savā ziņā atbalstot noskatās, kā ik gadu latviešu tauta izmirst pa 10 000, kā ik gadu mēs grimstam miljardu parādos, kā teika izsaimniekot, ja? Karām, bobīgiem, bezjēdzīgiem atrodas 100 miljoni, skolotājiem algam pat 4 miljoni neatrodas, ja? Kas ņirgāšanās faktiski. Faktiski Latvijā, naudas varma Latvijā izsaimnieko gadā miljardi, vismaz miljardi izsaimnieko. Un tad pašā laikā 400 000 Latvijas iedzīvotāji dzīvo vergu eksistencē. Un turpināšu šo sarunu par to, kas ir šim vēlēšanu lācītiem vēderā, pievērsīšos Nacionālajai apvienībai, kura tur ziņo, cik viņi ir latviešu tauta, viņi pa latviešu tautu. Piedodiet, nekāda šī partija nav pa latviešu tautu. Viņa blakus stāvējusi 10 gadu. Ik gadu 10 000 pazūd no Latvijas tautas. Nacionālā apvienība priecājās. Ik gadu 100 000 latvieši ir pametuši mūsu valsti iztiks meklējumos. Nacionālā bija klusē apvienā un tā tālāk. Vienīgais, ar ko šie nacionāļi atšķirās, ar Krievu, nāk Krievi. Viņu galvenais jau daudzu gadu nāk Krievi. A kas ir Krievs? Iedziņieties drusku vēsturē, tautu vēsturē. Vēsturiskais Krievs ir baltiem matiem, zilām acīm, gaišā ādas krāsas, tādiem pašiem tautas tērpiem, tādiem rakstiem tautas spēriem kā latviešiem, kā baltu tautā. Krievs faktiski ir vecais balts, senu balts, probalts, kā sakoši. Un, ja runājot par Krieviem, tad viņi visi tuvāk latviešu tautai, jo Maskavas reģionā nosaukumi ir gan baltu, gan somuguri. Un ar latviešu tautu ir gan ar baltu, gan ar somuguri ietekmi. Un tagad mēs kaut kādā veidā lamātu savu brāļu tautu, tur jābūt garīgi slimiem. Un faktiski es brīnos par tiem cilvēkiem, kas redzot to gadiem balso par nacionāļiem. Ko jūs atbalstat latviešu tautas iznīkšanu? Jūs atbalstat latviešu tautas iznīkšanu jau gadiem. Domājat, ko darat? Runājot par tālāk, par skaidiņām, kas ir taņi vēlēšanu lācīšu vēderā. Vienotība. Arī atgūst lielu tautas atbalstu. Tautu jūs nedomājat? Neredzat, kas notiekās Latvijas valstī? Ka šī partija jau ir 10 gadiem, tāpatās kā nacionāla, vienotība 10 gadiem. Blakus tautas izmiršanai, tautsaimniecības iznīdēšanai. Faktiski vienotība tāda īsta naudas varas partija, kura pazemīgi kalpo nevis Latvijas valstī, nevis Latvijas tautai, bet naudas varai. Lai viss, kas naudas varai iecerēts, tiek realizēts. Vai Covid, vienotība strādā uz Covid, vai iesaistīties karā, vienotība strādā karā. Visas ģeopolitiskās intereses naudas varas jārealizē, pa Latvijas tautu padomāt. Tā kā es kādreiz Rinkēvičam, ko viņš bija ārlietu ministrs, pajautāju, kāds labums Latvijai būs no šī starptautiskā līguma? Visi pārējie parakstījuši. Bet Latvijai kāds labums būs no tā? Visi pārējie parakstījuši. Tas pazemīgs, padevīgs pakalpiņš tas Rinkēvičs ir. Ja? Un faktiski viss tā vienotības, piedodiet, neizteikšos, ja gribējās kaut ko rūp pateikt. Ir tāda pakalpiņa. Ļaudis, kas balso par šo, ka Latvijas tauta, Latvijas valsts iet uz iznīcību, jūs domājat, ko darat? Jūs domājat, darat pa valstiskām partijām. Apvienotais saraksts, tagad kāds jaunais ir kā, bet kas sastāv no zaļās partijas, manas partijas kādreizējās, kuram
Edgaram Tavaram būtu jābūt pateicīgam, ka Valdis Kalnozols tāds ir un ka viņš ir tāds valdes priekšsēdētājs šai partijai. Lai faktiski es, būdams klāt visām tām lietām, arī kādreiz būtu valdes loceklis, var skaidri pateikt, un garantēt pateikt. Ja politiskā diskusijā es pierādīšu, ka tā ir Andris Šķēles kontrolēta partija. Faktiski, ja jūs balsojat par apvienoto sarakstu, jūs balsojat par valsts izsaimniekošanu. Par to, lai katru gadu mums parakstītos medijos ziņas, ka, redziet, Andris Šķēles sievietes ir gūši peļņu ap 20 miljoniem gadā. Ot, tas ir jūsu, nodrošināt, tas ir jūsu, kā sakot, amploā un darīt. Tālāk, pa skaidiņām, puncītī, Zaļo zemnieku partiju. Faktiski labais bijuši tādu, normālu partiju, bet pirmā kārtā viņam ir Lemberga intereses. Latvijas valsts un tautas interesi ir pakārtotas tam. Ventspils, Lembergs. Un te jūs domājat tālāk, kas jums ir prioritātais? Jūsu pašu valsts labklājība, jūsu labklājība, kas pēdējā laikā 400 000, tie oficiāli, gan Latvijas mēdīju, gan Eiropas Savienības dati, ap 400 000 iedzīvotāji dzīvo verga eksistencē. Un šo daudzo gadu laikā valstiskās partijas absolūti to pieņem kā normu. Tik iet naudas pavarā. Naudas var iedeva komandu, darām to. Darām. Kas ar tautu un valsti? Neinteresē. Mums pirmā vietā savi saimnieki. Mums jāizdabā. Zaļo kartiņu vēl frakcijas priekšsēdētājs pacēla. Mēs nobalsojām. Domājiet, partijas, domājiet, ko mēs darām. Progresīvie. Es pazīstu tādu Andri Paulu, kas tur Smilcenes pusē aktīvi aģitē pa progresīviem. Es zinu, kas tas pa cilvēku. Es viņu saucu pa Andris Šķēles augstu līmeņu sešnieku. Viņš ceļās un krīt pa Šķēli. Tad, ziniet, šī partija arī tāda pati Šķēles partija. Bet padomājiet, es saprotu visā pasaulē, naudas vajag cīnīties, viņi grib cīnīties ar pārapdzīvotību. Tur pārdzimst katru gadu miljardiem nāk arī vai pārspīlēt, nāk klāt iedzīvotāji. Latvijas tauta izmirst. Vai progresīvi mūsu valstī ir faktiski partija, pa kuru jābalso, kas aicina, kas atbalsta, demogrāfijas lejupslīdi. Ko jūs darat, iedzīvotāji? Jūs domājat, skatieties, jaunatne. Tur daudz jauniešu atbilst, mēs esam progresīvi. Par ko tu esi progresīvs? Par to, ka tauta izmirst. Tu kaut cik domā par to, ko tu dari. Faktiski arī šie progresīvi stāv apātiski, atbalsta Latvijas valsts un tautas izušanu. Un mēs tagad balsosim par šādām valstiskām partijām. Tāpat pirmā partija, kas tur daudzos veidos ir sauksmes. Liels paldies. Gan arī Lemberga kungam paldies, ka viņš man ir devis iespēju iegūt Saeimas deputātu pieredzi. Līdz tam es domāju, Saeimas deputāts augstākā vara, es tur iešu un cīnīšos par tautas interesēm. Māsa skrūvīta viss šī mehānismā. Neiekļausies, izmēzīsim, izmetīsim. Un tas pats ar pirmo partiju. Man arī paldies Šlesera kungam. Liels paldies. Arī viņš pie tā man jābūt pateicīgam, ka viņš ir Saeimas deputāta pieredze. Jābūt pateicīgam, ka daudz labi celtniecības objekti ir, bet es labi zinu visu to tīku, kas tur apakšā. Tagad teikt, ka mēs Baltā zirgā iebrauksim. Tu esi Baltā zirgā jau gadu gadiem. Gadu gadiem tu esi Baltajā zirgā. Un cilvēki, vai patiešām jūs to neredzat, ka gadu gadiem jau ir Baltajā zirgā? Aiz visur kā paslēpies, visur kur klāt, visiem pēc striķīšiem tā tālāk. Jā, ir naudas vara, kas ir krietni stiprāk, gan pa Šķēli, gan pa Šleseru un tā tālāk. Tā kā Roberts Raimo kādreiz tāds bija aktīvists, pazuda. Mans labs paziņu draugs teica, ka viņš ir runājis ar Andru Šķēli, un viņš viņam teica, Robert, tas tev neies cauri. Viņi to neatļaus. Ja? Virs Šķēles vēl sēž cilvēki, kas viņi to neatļaus. Tā kā saprotiet, tā visa notiekās naudas vara. Un ja mēs atbalstam šīs valstiskās partijas, arī šīs opozīcijas, mēs faktiski ejam uz to, lai valsts izzust. Pazustu Latviju, pazust latviešu tautu, kā dažreiz komentē, cik jau labi, lai pazūst. Mēs esam 1000 gadu veca tauta, 1000 gadu tradīcijā. Un man ir bēdīgi par tiem naciļaļiem atgriežoties, ka viņi vienīgais savas viņiem ir sitiet Krievs gandrīz vai, ķeriet Krievu, Bet latviešu tradīcijām Nacionālā partija vispārībā neko nedara. Kultūriskās, vēsturiskās vērtības vispār neslavē. Es saprotu, katram Nacionālās apvienības pilsonim vajadzētu būt dievturim.
Tur abi, ja 2-3 ir dievturi. Viņš patiešām ir par mūsu latviešu tautu, par kultūru vērtībā. Es atvainojos. Es pa kliedzēju, sities Krievs vai ķeries Krievu. Tāpatās runājot par tām pārējām opozīcijām. Pirms dažiem gadiem, drusku vairāk, tā kā īstā vāra redzēja, ka Saskaņa ieņem vairāk kā 30% Latvijas iedzīvotāju. Ka Latvijas sāk redzēt balsot arī ne tikai Krievu, bet daudz latviešu. Un šī partija patiešām ir Saskaņas partija, kas apvieno Saskaņu. Notikās tas pats, kas savā mūžā ar maniem. Tika nomelnošanas kampaņa, šķelšanas kampaņa, sanaidošanas savā tarpā un izjuka šī partija. Bet šī partija ir saņēmusi savā laikā 30% un vairāk balsu. Un šai partija parādīs, ka viņi to spēj izdarīt. Un šajā partijā ir ne tikai jauni, enerģiski cilvēki, bet arī ģenerāļi, kura, kā es saku, ar pakaļ jūt, kas notiekās valstī. Un viņi redz. Un šī partija ir atbalstījusi Valdi Kalnozolu. Valdi Kalnozola mērķi mainīt šo sistēmu. Tāpēc aicinu atbalstīt ne tikai Valdi Kalnozolu, bet tas arī Saskaņas centri. Un izdarīt visu, lai 15. saimā ir vismaz 51% to, kas ir par sistēmas maiņu, varas pavadā uz iznīcību. Pa trešo sārakstu. Atbalstam Valdi Kalnozolu. Atbalstam Saskaņas centri. Gūstam šos 51% par to sistēmu un izmainām sistēmu. Tā kā mūsu senči latviešu strēlnieki izmējas vēstures mēslēnē aristokrātu karu un veidēja suverēnu tautas varu. Tā ir mēs darām visu kopā, lai izmēs šo nelietīgo, viltīgo naudas varu vēstures mēslēnē un būtu gaišu labklājības nākotni. Mēs ticam, mums izdosies.